Par godu akcijas Baltijas ceļš 25. gadadienai mēs vēlējāmies uzzināt, vai tu zini, kas ir Baltijas ceļš? Jā. Vai tu varētu kaut ko pastāstīt par to? Tā ir akcija, kas notika pirms 25 gadiem. Uzzināt, vai tu zini, kas ir Baltijas ceļš? Jā, zinu. Vai tu varētu kaut ko par to pastāstīt? Baltijas ceļā 3 Baltijas valstu iedzīvotāji sadevās rokās, veidojot cilvēku ķēdi no Igaunijas caur Latviju uz Lietuvu. Vai kāds no tavas ģimenes vai paziņām piedalījās Baltijas ceļā? Neesmu jautājusi, nezinu. Es varētu pastāstīt, kādas bija jūsu emocijas, piedaloties? Protams, emocijas bija lielas, visa kopības sajūta par labāku nākotni, kā tas ir realizējies, tā ir cita lieta. Kurā ķēdes posmā jūs stāvējāt? Mēs bijām pie Rūjens. Un kā jūs uzzinājāt par šādu akciju? Es aktīvi vispār piedalos sabiedriskā dzīvē, arī vēl šodien. Jā. Un kā jūs nokļuvāt līdz tam ķēdes posmam? Mēs braucām no Valmieras, bariņš tāds. Jo Valmiera jau te bija viss pilna, un tad mēs braucām uz Rūjenu, tur mums paziņas, un tad mēs apvienojāmies. Vai jūs zināt, kas ir Baltijas ceļš? Tā bija tā rokas sadošanās visām 3 Baltijas republikām. Lietuvai, Latvijai, Igaunijai. Vai jūs pati esat piedalījusies šajā Baltijas ceļā? Nē, nesanāca, strādāju tajā brīdī. Bet kāds no ģimenes locekļiem? Nepiedalījās, nē. Arī bija darbs tajā dienā. Bet jūs zinājāt, ka tāda akcija ir, vai ne? Un kā jūs to uzzinājāt? Darba vietās paziņoja. Jā, ka tas tur tāds ir, Es pat arī biedrībā strādāju, bet mūs it kā vispār uzaicināja, bet nesanāca aizbraukt. Tas ir Baltijas ceļš, kur viens rokā sadevās cilvēki, lai Latviju vienot vai visu to. Lai mēs būtu vienoti, jā, Latvijas tautu vienot viens otru. Limbažu rajonā stāvēja, tas bija no gandrīz līdz Valmierai, tāpat viss stāvēja Ozola, Dīkļi, tas tajā pusē. Tas ir latviešu, lietuviešu un igauņu tautas centieni pēc brīvības, protests pret tā brīža politisko situāciju, kad šīs valstis, ka Baltijas valstis nav brīvas. Vai jūs pati esat stāvējuši šajā Baltijas ceļā? Tajā laikā man bija 16 gadi, un, protams, es ļoti spilgti atceros šos saviļņojušo notikumu, un jā, es piedalījos Baltijas ceļā. Kurā vietā jūs tieši stāvējāt, kurā ķēdes posmā? Tieši precīzi es neatceros to vietu, bet es zinu, ka tas bija Valmieras Rūjenes ceļš, tuvāk Valmierai. Kā jūs uzzinājāt par tādu akciju, ja nebija ne mobilā telefona, ne interneta tajos laikos? Tajā laikā jau sen virmoja apkārt tādas tautas vēlme pēc brīvības, sāka lietot Latvijas karogus, un līdz ar to tur nebija vajadzīgi ne telefoni, ne interneti, jo ziņa izplatījās pati par sevi. Kā to uzzināja mani vecāki, es nepateikšu, bet tas, ka tas bija zināms, un visi tur bija pārliecināti, ka tur ir jādodās, tas bija skaidrs. Un tā kā, ja tautas pārliecība ir par to, ka tas ir vajadzīgs un darāms, tad tas notiek pats par sevi. Un kā jūs nokļuvāt līdz šim ķēdes posmam, līdz jūsu vietai, kur jūs stāvējāt? Tajā laikā mēs devāmies ar personīgo automašīnu, kopā ar mums bija arī radinieki un kaimiņi, tā kā mēs braucām ar savu personīgo transportu. Protams, sajūtas bija ļoti saviļņojošas, un tas bija liels pārdzīvojums, jo tajā laikā atļauties iziet lielās un ārpus mājas ar Latvijas valsts karogu, tas bija kaut kas ļoti, tas bija visiem liels notikums un atļaušanās, un kopā stāvēt ar tik daudz cilvēkiem vienotā ķēdē, sadovušies rokās, tas ir milzīgs spēks, un tas ir pierādījums tikai tam, kad, ja latviešu tauta vienojās vienam mērķim un visi iet ar vienu kopīgu ideju, tad daudz ko var panākt, un pat mierīgā ceļā vienkārši ar savu domu spēku, ar dziesmām mēs varam pierādīt arī to, ka Latvijai bija vajadzīga brīvība. Jā, es zinu, kas ir Baltijas ceļš, un Baltijas ceļam šogad ir 25 gadi.
Baltijas ceļu es atceros, tajā laikā es strādāju Masotas pusē, bija tāds kolhozs Skaņais kalns. Un tad mēs ar kolhozu autobusiem devāmies uz Rujienas pusi, kur bija tā kā mums jāveido šī līnija. Es vēl atceros, ka bija jāmeklē tautiskās jostas, jo varēja būt, ka ir kaut kāds pārāvums, tā, lai šis vienotā saikne būtu. Kurā ķēdes posmā jūs stāvējāt? Mēs stāvējām, mums nāca Valmieras, tas bija Valmieras Rujienas ceļš. Uz Igauniju viņš aizgāja, un tieši kaut kur pirms Rujienas tā laikam bija Oleri, laikam bija tāda vieta. Ir tāda vieta, tieši pirms pašas Rujienas, tur, kur Jēri, tur kaut kur tajā posmā mēs bijām. Kā jūs nokļuvāt līdz turienē? Mēs braucām ar kolhozu autobusiem, saviem personīgajiem transportiem. Un kā jūs uzzinājāt par šādu akciju, ja nebija ne mobilo telefonu, ne internetu? Bet tajā laikā jau pirms Baltijas ceļa jau kādu laika posmu pirms tam jau virmoja par brīvu Latviju doma. Tas jau bija zināms. Un kādas bija jūsu emocijas, kad jūs stāvējāt tur? Sadūsies rokās? Atklāti sakot, tajā laikā man bija 25 gadi. Gribējās jau kaut ko sagaidīt tādu vienotu, latvisku, nacionālu, savu. Ar tādu domu mēs gājām. Diemžēl dzīvē viss ir reāli. Viņš ir savādāk. Vai jūs zināt, kas ir Baltijas ceļš? Zinu. Jūs varētu kaut ko par to pastāstīt? Nezinu, kā tas formulējās tajā laikā, kas tas bija par pasākumu. Tas tāds akciju veida pasākums, kad, man liekas, ka visās 3 Baltijas valstīs tikai. Tālāk taču viņš neizgāja, vai ne? Es runāšu tā, kā es tad domāju savos 15 gados, ka tas ir visas 3 Baltijas valstu cilvēki izgāja uz A3 šoseis, kas savieno Baltijas valstis un sadevās rokās. Jā. Vai jūs pati piedalījāties šajā akcijā? Nē, man bija 15 gadi, es biju samīlējusies un aizņemta ar citām lietām. Vai kāds no jūsu ģimenes piedalījās? Jā, visi kaimiņi un mana ģimene, tā kā mēs dzīvojām alejā, savācās kopā. Aleja bija uz Cēsapļa, tā kā braucā kaut kur uz Kocēnu, kaut kur pie Kocēniem uz Valmieras Rīgas ceļa. Jā. Tāpēc tā bija tāda akcija, man pašai tāds iespējas palika līdzīgi Jāņiem, jo pēc tam atbrauc atpakaļ. Pēc šī visa notikuma, cik es atceros, bija jau tā kā krēsla, bija jau tumšs, un notika jautrības līdzīgas Jāņiem. Kā jūs uzzinājāt par šādu akciju, ja nebija ne mobila telefona, ne internetu? Jā, es neatceros. Es saku, tas iespējas bija tāds, ka to zināja visi un visur. Tad laikam tas kopējais cilvēku noskaņojums bija tāds, kad par to zināja visi. Es pat nemāku pateikt, no kurienes tu zināji. Vienkārši zinājām. Mēs vienkārši visi zinājām, ka tā ir un jāiet un jādara. Ņemot vērā, kā pēc tam notika liela svinēšana, pacelājums noteikti bija. Jā, pacēlums bija liels un entuziasms bija liels un prieki galā arī bija lieli, jā. Galā iznāca svētki.
Šogad akcijai Baltijas ceļš paliek 25 gadi, un mēs kopā esam izveidojuši Baltijas valstu kontūru. Katra valsts kontūra atbilst valsts karoga krāsai. Kad manai mammai bija 8 gadi, viņa arī stāvēja šajā dzīvajā ķēdē. Viņa stāvēja ar savu māmu uz Rūjens ceļa. Cilvēki cīnījās par neatkarību un atgūtu to. Mēs ticam, ka Baltijas valstis vienmēr būs brīvas. Ja šodien notiktu tāda akcija, mēs noteikti piedalītos.